Draugs apakaļ. Brauks atpakaļ. Viņi ļoti pieprasīts bija. Viņš populārs, kā mēs gan. Galvenais ir tas, ka tev un man arī abiem tagad teiks par to. Jā, abiem diviem viņš tā teica. Neitrāls personas. Jā. Trešais vies. Viņam ir mikrofonu. Viņam vajag mikrofonu, daudz kas sakāms ir noteikti. Viņš te redzējis lietas ir šajā stilā. Labi, šodien mēs gribam runāt par motivatoriem. Jā, tādu konceptu, ka lauva motivē vai burkāns. Jā, vai tu ciet kaut ko, vai tu beidz no kaut kā. Vēl viena lieta, pirms mēs to lauva burkāns, to analoģiju, man daudz viņas dzirdējis, turēs pēc tam iekomentēt. Īstenībā tu vienkārši izstāstīji, ko es domāju, kur tu esi dzirdējis. Jo es dzirdējis, un drusku dzirdējis, tāpēc es esmu dzirdējis, bet jā, tas ir koncepts pats. Jā, es arī kaut kādos podkāstos kaut kur esmu dzirdējis. Es nezinu, kurus esmu dzirdējis vienkārši. Bet tas, kā tev motivē, vai tev ir priekšā kaut kas laba lieta, kas tev motivē, kaut kāda, tev tu liekas, ka būs miljoni un viss super brauks superkāriem un tā tālāk. Vai otrais ir lauva, kas tev pakausī elpo un, ja tu neizdarīsi, lai viņi tev vienkārši apēdīs, un tas ir kaut kādi, kredīti tev vienkārši dzīvošanai, vajag samaksāt īri, ēdienu, draudzenei jaunas kurpes, kas nezinu. Jā, labi, tā labi, jā. Bet es šitā konceptu biju dzirdējis, tas pats koncepts, bet es biju dzirdējis no reāla eksperimenta, kas ir izdarīts. Un es neesmu pats to eksperimentu lasījis, jo šakal podcastu es esmu dzirdējis. Bet es esmu bijis reāls eksperiments, kur viņi paņēma žurkas un ielika viņus tā kā tūbā. Un tad viņi taisīja tā kā, viņam piesīja pie astes piesēja tā kā mēri instrumenti, lai var tā kā izmērīt, cik daudz newtons viņi tur bēg. Un tad viņi eksperimentēja, ka viņi lika kaut kādu priekšā kaut našķi, viņi skrēja uz to. Tad viņi lika aiz tās žurkas kaķa smaržu. Un tu skaties, kāda tas spiediens, kāda viņa bēg. Un tur bija tā, ka viņa bēga vairāk nekā to burkānu, bet vislielākie rezultāti, vislabākie rezultāti bija, kad ir abi, kad gan burkāns, gan skaķis. Tas bija tas kā es to atceros. Bet nē, es piekrītu. Šādu eksperimentu nebija dzirdējis. Nebija? Bet gan jau kaut kādā ziņā tas viss kā, tas tā lauva un burkāns tādu vienkārši izgājis ārā no tā eksperimenta. Jā. Kādā ziņā. Bet jā, bija tāds eksperiments. Es kaut kādā podkastā dzirdēju. Tas ir interesanti. Es pieņemsim savā dzīvē, es to novērojos. Es tur pastāstīju uzreiz, no varu sākuma, es pastāstīju savu personisku stāstu, kur es rītīgi ilgu laiku jau pirms tam biju mēģinājis kaut ko biznesu darīties. Savus, nezinu, 4-5 gadus. Un mēs ar čomiem pāris rītīgi, tā kā visu laiku jaunas idejas, jaunas biznesa idejas. Un vienā brīdī es kaut kā sapratu, ka, hei, pagaid, tagad tās idejas nav mainītas. Vienā brīdī vienkārši sasamēnēs rezultātu, ka vienkārši tas ir slikts. Kaut kas vaina tevī ir, ja izaic caur visām šīm idejām, kur tu zini skaidri, ka ir cilvēki, kas pelna labu naudu ar viņiem, un ne tā pašiem tiem dropshippingiem, bet man ir cilvēki, kas reāli pelna kaut ko. Tas vienkārši nozīmē, ka neesmu komitojies to ideju pietiekami. Un jā, vienā brīdī es to sāku aptvert. Tad kaut kā ap to pašu laiku man bija iespējas, kuras varēja doties ar tālāk ar tiem pašiem draugiem, darīties viņu biznesiem, tāpēc, ka viņiem bija labas biznesa idejas, parāda piezīmēt tam līdzīgas, viņš saprata, ka nav pa ceļams, un man bija jāpasaka nē tām izvēlēm, kad es sapratu, ka man vajag koncentrēties kaut ko, ko es tiešām būšu tā kā, ka man tiešām patiks darīt. Un jā, tagad man bija iespēja, es tur sāku nodarboties automatizāciju, parādījās pirmie klienti, es tajā laikā strādāju pārdošanas darbā kopā ar tevi. Un tad es izdomāju, ja es gribu to uztvert nopietni, un lai es gribu, lai tas cikls beidzās, tad man vienkārši jāiziet prom no tā safety net, kas man ir. Jo kamēr tev ir tas stabilais darbs, tur ir tā kā ritīgs ieguvums tajā, ka tu vari šitā eksperimentēt. Ka tu vari bliest apkārt, tu savā brīvajā laikā taisi savas biznesa idejas, tu eksperimentē, tu mēģini tur izgāsties bez nekādām īpaši konsekvencēm. Jo tu, tev būs pēc tam paychecks, ja tu izdedzinās visu naudu, pēc nākamā mēnesī tev būs vēl nostājas. Bet tas pats, tā pati drošība, tev liedz tā kā pilnīgi paļauties, pilnīgi komitoties tā ideja. Jo tagad es esmu prom no tās šetas, tagad es biju tā kā pilnīgi fokusējies to uzņēmumu, tad bija tā, ka atkal nāca tie paši tie stimuli, tās sarkanās sievietes, kur tev visādas idejas nāk, ka tu gribēji kaut kā pavirzīties prom no tās idejas, ka tu gribēji kaut citu vai ko, bet tu nevari. Jo tev nav vairs laika, tev nav vairs izvēles. Tu zini, ja tu tā kā neieši līdz galam, nebūs. Un tu zini, ka tas, ko tu jau darīji, nopelnīt tev naudu,
tev nav vairs izvēles, tev vienkārši jādara tev paši līdz nopelnīt vēl naudu. Un jā, es 100% varu atbalstīt to, ka tik līdz tev, ir tāda lauva aiz tevis. Jā. Tas ir tā kā, tad vienkārši grib vai negrib, tev vajag izlēt ārā to lieko. Tev vajag koncentrēties to, un tev īsti rezultāti un tur iziet. Jā, tad kas pilna banka. Tie nevar tā tikai kaut ko tagad. Jā, tur ir jāiet uz pilnu banku, un tur ir vēl interesants tas, kad tas bizness vai ne, pat tas tā uzņēmējdarbība, vai, mēs pagājušies arī runājam, ka uzņēmējdarbība. Bet, šis tā pašnodarbināto, tas ceļš, vai ne, kur tu taisi savu ceļu, viņš vienkārši ritīgi krūts un sarežģīts. Nav īsti pamācības, tur ritīgi galēcīgs darbs ļoti daudz. Tā kā pēc pirmā mēneša tas viss excitements, tas hypes vienkārši nokilojās, vai ne? Un pēc tam, kad dabū ko pirmo piķi, kad tu saproti, ka viņš ātri pazūd, tad arī tas hypes nokilojās. Un tev vienkārši paliek tas, ka tev vienkārši jādara tās garlaicīgās tīzlās lietas. Un, ja tev ir tās ceļš, kur tu var atkristies, tad vienkārši bīgs to darīt. Vienkārši sajums un tā kā, labi, vienkārši ko citu. Jā, man liekas, arī tur to vienkārši pamatdarbs, ka tev kaut kāds ir, kur strādā. Tu liekas, tad tu pelni šitādu summu, tā kā vai labi dzīvošu tādu. Bet tagad tu esi biznesā un tu pelnīji tādu summu, kā piemēram tu biji. Tas vispār liekas nekas. Es nezinu, kāpēc, bet biznesā tās summas ir jābūt daudz lielākām, lai tikai kaut ko normāli just. Ļoti, un arī es esmu pamanījis, ka arī ļoti interesanti, ka tu tērē naudu arī cilvēki, kas ir viņam, kas saistīts ļoti tieši. Pieņemsim, tagad tu esi, tagad tev ir alga, ka tev ir fiksēts, ka zini, ka katru mēnesi dabū šitā summa. Tad tev, pieņemsim, ir kaut kāds tools vai kaut kāda lieta, ko tev vajag nopirkt, lai tu tā kā turpinātu, kaut ko darīt. Tev tāds, kas 20 mēnesī, es nezinu. Tagad ir tā, ka ja priekš biznesa, tev tāds jādāj piķojam, ja? Man vajag šito, lai es tā kā unlockot to klientu, avotu, davai maksājumu. Tur nav nekas jautājums, tu vienkārši, tam to vajag, ok, es tam maksāju. Tas arī ļoti interesants koncepts, kur tas piķis arī kaut kā, un tās summas apgrozās daudz lielākas. Tāpēc, ka tu arī vaicā daudz vairāk, un tu esi pieredzis, ka tu vari kādam uzņēmumam pavaicāt 1000 eiro. Tagad tev kā sanāk piedāvā, tu vari par 1000 eiro šitādu lietu, tev arī tā kā, ok, un tev vajag, ok, es izvērtēju, man vajag, tu reāli skatos piķot. Tas arī ļoti interesanti. Jo kamēr tu vēl neesi, kamēr tu tie vecajā algas principā, ja dabūtu 1500 mēnesī. 1000 samaksāt, tad ir grūti. Jā, tāds, 1000, tas nevarēšu samaksāt īri neko, vienkārši nevarēšu. Tev vajag iekrājumus, ja tev iekrājumi, jātev arī tāds, nav iekrājumi, tad tev ir uzņēmuma konts, un tu zini, ka tas uzņēmuma konts, jo tu vairāk tērēsi, jo tu vairāk dabūs apkārt priekšā. Pilnīgi cita tā realitāte. Apgrozās augļu. Jā, tas ir riska tolerants arī pilnīgi mainās. Bet kā es ievēroju to, kad es atgāju no pamatdarba, es daudz mazāk lietas sev pērku. Arī, jā, viss tu vairāk uz to uzņēmumu taču nolc, arī pieņemsim, tu sev pēc iespējas mazāk maksāt, tad visu laiku, tad tur ienāk vairāk 1000 kādu mēnesi, un tad tāds, ok, labi, sev tur kripatiņi, kurš var investēt tālāk, kurš var to pīt jātad, lai viņš palīdz vairāk naudu. Bet īstenībā tas arī, man liekas, nav diezgan pareizi, man liekas, būtu kaut kādiem x%, kas tev jāatliek, ko tu katru reizi izņem ārā, tā kā, lai tev ir arī bišķi tas burkāns, kā teicu, vajag abas divas lietas, tā kā. Fakti, jā, ka tev ir tie abi, tas ir labāk. Jo kāpēc jau tu strādā? Ne jau tāpēc, lai tur biznesā klausītos nav, lai tev būtu kaut kāds benefits. Bet mēs aizmirstam brīžiem paši savu izņemt ārā tā benefits. Tieši tā, jā. Tas tieši tas koncepts, kāpēc arī es tagad izdomāju tagad pats ļoti. Tieši tas, kad es tur ilgāku periodu biju tik daudz iebrūcis iekšā, kad jā, bija tas sapnis, ko es gribēju vienkārši ceļot apkārt pa pasauli, attālināt strādāt, ceļot apkārt pa pasauli. Es jau to varēju darīt kādu laiciņu, bet es vienkārši visu laiku atliku, tāpēc, ka bija tas tā kā, tagad būs šitik piķis, tagad es katru mēnesi ievilkšu man šitādu naudu, tad es sākšu jau maksāt kaut kādu stabilāku un tad es sākšu ceļot kaut tādu. Bet tā realitāte tāda, ka ja tu ļauj sev pavarot drušiņu, ja tu ļauj sev to burkānu iedot, jau arī tev drušiņu cits tā kā tas operācijas, pagaršo to uzvaru, vai ne, sāc arī drušiņu domāt citādāk, tu sāc tā kā drušiņu, uzņemties, citādāk operēt. Jo, kamēr tu visu papīri, tas ir, tur tā. Bet tagad pirmā naudienā, pirmais klients uzreiz jau tikai sajūta burkānu salto garšu. Jā. Tur ir dažreiz arī ir tā kā tas fakts, ka labi, tu gribi sev pabarot, tu gribi sev ieskatīt kaut kādā personiskā kontā, nopirkt kaut kādu šiku lietiņu. Bet es nezinu, man kā uzņēmējiem vienkārši dažreiz patīk vienkārši audzēt to uzņēmumu kontu. Ir bija kaut kāds periods, kurš katru dienu pamostos, pirmā laikas ir pats uzņēmumu kontu, vienkārši lai dušiņ tā kā sev iepriecināt. Bija tā kā tāds labs vajag pamostot, sorry. Tur sanāk arī tāds jocīgs koncepts, tāpēc, ka tur tajā uzņēmuma kontā
ir vairāk naudas nekā manā personiskajā kontā, kad ir bijis. Tas arī ir interesants, ne? Jo tur viņš tā kā stekojās, un tur tā kā labi tur nāk tie reģi, bet tā kā viņš stekojās. Bet tavā personiskajā kontā, nu, kad mums bija algos darbs, nu, tur neparādījās vairāk kā pāris tūkstoši, reizē. Tur tā uzņēmuma kontā man tur apgrozās, vien bija 10 000, vien bija piķis mainās, un tur vienā brīdī, vienā nedēļā, mēnesī, tur pēkšņi var aizlikt no 4000 uz vairākiem tūkstošiem, ne? Tā kā kādreiz tev, vienkārši citādi, jocīgi. Un tā kā tad mazi spēlīt likās. Bet man ir tā, ka katru mēnesi es, piemēram, nomaksāju visu tur algas, nodokļus, visu tā kā, kas visu ir kaurojis, skatos, man ir kaut kāds atlikums, un tas, kur man šo naudas var investēt, tālāk ir. Piemēram, teikt, atkal ir kaut kāds atlikums, man tagad jānopērk jauns dators, lai es varētu nākamo darbinieku pieņemt, un skatos arī, kur investēt. Nevis man ir tāds, man paliek pāris, varētu sev izņemt ārā naudu, bet tā kā uzņēmumā. Jā, tieši tā. Un tur arī par to, ka skatījos, kad rīt to bankas kontu, vienā brīdī arī tā reāli rīkta, ka tu jāsaka tērēt naudu, dabūt naudu. Tad tas bankas konts vēl krītās. Tur vairs nav tik stilīgi. Dienas skaidrs, kā kaut kā pāris tūkstoši eiro, vienīgi atceros, ka tās dienas bija, kad bija 10 000, tur tik forši. Tas tik nice. Un jā, nopirks kaut ko datoru, nopirks kaut ko, nopirks pāris tools, kāds lēnāks mēnesis, 1-2. Baigas vārstājums nav tā kā, ka tev, tagad tev parasti darbs, tev daudz vienkāršāk. Tev ir savas finanses, tu zini, cik tu reizes, cik tu aiziet, tu īrēt, cik aiziet tur ēdienā, tev vienāk naudu, iznāk naudu, viss tā kā ļoti pēc paredzami, uzņēmums tā kā gamblings, tā kā azarta spēles, gan tā kā spēle, tad reāli viss kaut kas var notikt. Es saprotu, ka bija kaut kāds līknes uztaisīts, kur bija tikai tur algots darbs, un tā līkne iet vienkārši tā kā, lēnām uz augšu. Tad bija vēl kaut kas, ka tā kā iet eksponenciāli. Kaut kā šiļāt bija, man liekas, tā kā, ka iet, bet ir kaut kāds pīks. Un uzņēmumam bija tāds, ka viņš tā kā iet augšā lejā, bet tā kā visu laiku tā kā progresīvi uz augšu iet. Bet nav tā, ka kaut kāda paredzama tā līkne ir tad augšā lejā, bet iet uz augšu. Mediāņa izvēl, kā tas saka. Jā, tā ir. Uz vienu lieku, ko es vēlamies parunāt tagad, ir tā kā ārēji un iekšēji motivatori. Es tādu konceptu biju dzirdējis, es viņu īsti nesapratu, bet es zinu, ka tie cilvēki, kas man viņu stāstīja, viņi to aprakstīja tā, ka, ārēji motivatori būtu piķis, kaut kādas materiālas lietas, jauna mašīna, ceļojums, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Un iekšēji motivatori it kā būtu kaut kādas tādas emocionālas, tā kā tie enkuri, kas tev večās uz priekšu. Bet man to vienmēr bija jocīgi raksturēt, jo vienmēr likās, ka iekšēji un ārēji nav īsti iekšēji. Mēs to arī pirms tam runājām, tad sajūta, ka iekšēji īsti neeksistē. Jo visu, ko tu dari, ir palielinām ārēji motivatori. Šeit tāda cilvēka dabas princips, Jo tikai viens ir nauda, kas ir ārējais, bet tur cits saka, es tur gribu, lai pierādītu kaut ko. Bet tas jau kādam centies pierādīt. Labi, ja tu sev centies pierādīt, tas varbūt varētu būt iekšējais. Bet ko tu sev gribi pierādīt? Man šķiet, tas arī fufels ir, ka tu sev kaut ko mēģini pierādīt. Es nezinu, man grūti to tagad aprakstīt, man tas instinkts ir teikt, ka tu saki, ka es sev kaut ko gribu pierādīt, tas vienkārši tā kā tāda mīgla priekšā tam, ka tu īstenībā gribi pierādīt kādam citam. Tad tāda mīgla priekšā, ka tu biji maziņš, tev mamma neticēja, vai tev tur skolotāji neticēja, vai tev tur klases biedri apsmēja. Un tad, kad tu maziņš, tad izlēma, es gribu sev pierādīt, ka es esmu liels, bet tu jau gribi pierādīt īstenībā tiem pārējiem bērniem, kas tev apsmēja. Tāds. Un tad sajūta, kad varbūt tieši tā arī jāprasīta iekšējie, kas nav tādām monetārām lietām, kas ir vienkārši emocionāli saistīti. Tas ir tāda definīcija, tos nevar pateikt. Bet jā, man tā sajūta, ka mēs kā cilvēki, ja mēs tēmējam uz kaut kādu izaugsmu, mēs gribam, esam motivēti pa vienkārši, būsim godīgi vienkārši uga-buga. Tur ir kaut kādi instinktīvi, ķirsakšu smadzenes refleksi, ka mēs gribam pierādīt statusu. Ja mums būs status, tad mums būs resursi, ja mums būs resursi, tad mums būs sievietes, vai otrādāk, ja mums ir resursi, tad mums būs status, ja mums būs status, tad mums būs sievietes, ja mums būs sievietes, tad mums būs ģimene, un tad mēs tā kā varēsim turpināt savu vēstnācēju. Tas tīri man šeit bioloģiski iestrādāts, ko mēs kaut kā mēģinām interpretēt, kaut kādu uga-buga tur. Jā. Tas laikam piekrīt, jā. Jo man tāds seja, ka pilnīgi visi motivatori vienmēr tā kā aiziet apakaļ uz tām bāzes, tām evolucionārām lietām. Tad mēs vienkārši advancēt markeķi. Jā, mēs vienkārši advancēt markeķi, mācās kaut ko mēģināt paskaidrot to. Ja tas pats princips pieņemsim, ka tu gribi kaut ko pierādīt tur kādam, kas tev kaut kād... Man vienmēr likās interesants koncepts, kad tu skaties tikai internetā, kur viņi saka, kad viņi pierāda hateriem
nepareizi, vai? Es, tu zini to Miklu. Un kad tev heiteri, un kad tev visi netic, ka tu uzvarēsi, un tad viņi tev... Tas man vienmēr liekas interesanti, tāpēc, ka man nekad tā nav bijis. Tas tāds interesanti liekas, ko mēs jau parunājam. Es tam nekad nesaskāries. Bet tur arī reāli, ko tu pierādīsi tiem heiteriem, ka tu esi uzvarētājs, tu vienkārši pierādīsi, ka tev ir status. Tā kā tu vienkārši aizies apakaļ uz to, ka tu gribi, lai sabiedrība atzīst, ka tev ir status, tev būs status, tev būs pāris, tev būs bērni, tev būs pēc tam buka. Tas ir mūsu vienīgais, manuprāt. Gan vīriešiem toši vienīgais, manuprāt, tas motivējušais faktors. Jā. Bet es domāju par sevi. Man liekas, es baigi tikai nevienam neko negribu pierādīt. Kāpēc es daru? Es gribu, lai man būtu brīvība. Jā. Bet man neviens apkārtējais varētu nezināt, ka man ir šī brīvība. Man īstenībā, vai tas nesanāk tad iekšēji? Man prieks, ka šo pacēl. Jo man jau tieši tā podkāstu tikko man ir tā, ka es no īsti nevienam neko negribu pierādīt. Bet es pirms kā laicīm to vispār kā skatījos. Es tur čatiņu runāju, tur bija kaut kāds tur... Es atradu kaut kādu čatiņu, kas bija tieši domāts, lai tev psiholoģisko tur profilu patīk. Un viņš rītīgi labs jautājums uzdeva. Un, pieņemsim, ko es novēroju sevi, ka man ļoti līdzīgi kā tev, un vajag to brīvību. Jautājums, kāpēc tev vajag to brīvību? Ko es beigās, kad es aizgāju apkārt savu bērnību, kā es skatījos, kā es augu un tā. Kad es uzaugu, man, pieņemsim, saviem vecākiem, savu māmu, bija ļoti konkrēta tāda dinamika, kad es ļoti ātri iemācījos, tāpēc, ka sanāk, es krīzes laiku, un es esmu kaut tam līdzīgi. Kad es biju maziņš puika, mēs gājām uz veikalu, un es kaut ko vaicāju, un vienmēr teicu, nē, loģiski, jo nebija. Bet tad es pamanīju, ja es neko nevaicāju, tad man mamma pēc tam savam visām draudzēm stāstīja, cik es stilīgs puika esmu. Cik mans bērns labs, viņš neko nevaicā veikalās. Un tu gribi čipšaku, nē, pasies, cik viņš ir foršs bērns, viņš neko nevajag, tik low maintenance, vai ne? Un es tāpēc tam saliku kopā, ka tas varētu būt priekš manis viens no lielākiem tiem motivatoriem, kad es esmu pieaudzis, es vairs negribu, lai kāds man pateikt, nē. Es vairs negribu to pozīciju, ka man kādam jāveic atļauj, es vienkārši būtu spējīgs paņemt. Kad man ir tie resursi, lai es vienkārši varu darīt, ko es gribu. Un tas ir tieši tā kā sasaistīs to brīvību. So, atkal, pat tas, kad es gribu kaut ko priekš sevis, kas ir, kad es meklēju brīvību, tas stila aiziet kā pakaļ uz kaut kādiem tiem. Es kaut domāju, man, piemēram, skatoties, man nebija laikam tā, jo man tiešām, man bija ļoti laba bērnības, neko nevar sūdzēties, man tur deva kaudzes naudu, pirkt visādas našas sūdzes, un es varēju iet, kur es gribu, un tā kā, tā ziņā man pat nestījās, vai tur labas atzīmes, mājas, vai es izpildījis, nekā man tiešām bija tāda diezgan liela brīvība. Es nevaru savu. Man vienkārši liekas tas, ka dzīve ir tik interesanta, ir tik daudz dažādas lietas, ko darīt. Un es gribu pamēģināt visu. Man vajag visu. Un tāpēc man vajag to brīvību, lai es varētu pamēģināt. Bet tā kā, tas ir priekš sevi manis, man liekas, tā kā tas nav tikai priekš kādu citu. Varētu būt, ka tev ir actually genuinely iekšējais motivācijas. Jāaiziet pie kādu psihologu jāpēc. Jā, tur tik daudz ko var tikai vienkārši no bērnības izlūt ārā. Bet savā ziņā varbūt tas ir tās iekšējais motivātors, jo gribu vai negribu tev vienkārši pamanu netmanu tev vienkārši no bērnības tās, ko ieprogrammē. Bet gribu vai negribu, netīšām, tas nav īsti jautājums. Tur pat īsti nevar tā kā pat spekulēt, ka tev kaut kas nav ieprogrammēts, tev vienmēr ir kaut kas ieprogrammēts. Un tad noteikti kaut kāds tur faktors ir bijis, ka tas bijis mazīgs, kas tev ievilka to vēlmi, eksplorot un redzēt pasauli un to visu. Tas kaut kas iestrādājies. Un tas labs pierādījums, ka nevienmēr vajag būt kaut kādai traģēdijai, jo viņas daudzreiz novēro arī tas pats prikals par Lāvu un Burkanu. Skaties, ka rītīgi veiksmīgs cilvēks, kas arī man liek domāt, ka es vienkārši nebūšu nekad tā kā nenormāli augstā kalibrā. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir tā kā crazy augstā kalibrā, viņiem vienkārši uztaisīja cilvēki. Tāpēc, ka viņiem vienmēr, arī visos tā kā tie sarunās, visās intervijās, ko es klausījos, vienmēr kaut kāds brutāli, drausmīgs, traģisks bērnības stāsts, vai ne? Un viņiem vienkārši jau rītīgi saknē ir iebrauc tas, kad viņiem vajag bēgt no tās nabadzības, vai bēgt no tās sliktās situācijas, vai bēgt no tā. Un viņiem vienkārši tā lauva ir 247, man tā lauva nav 247, man viņu vajag fabricēt, man viņu vajag, tā kā aiziet no darba un piespiest sevi. Viņiem reāli tur ir, viņi varētu būt tā kā miljonos tur, tā kā tu stāstīji par to vienu sievieti, vienmēr grib pierādīt, kad es esmu tur, kas nezinu, ka tas tāds bija tur. Jā, tur bija arī kaut kādā podkāstā, un tā sieviete uzdod, kāpēc tu to visu dari, un saka, viņi grib pierādīt, ka viņi ir no nekā, ir sasniegusi kaut ko, un ka viņai vēl tiek jācīnās un jādara.
Un tas internetās tāds, tipā, wow, tā kā, pagaid, ko tu gribi pierādīt? Tu apgrozi 10 miljonus tā kā gadā. Tu jau esi visu pierādījis, tev nav vairs nevienam nekas jāpierāda. jā, bet šitiem cilvēkiem ir vienkārši tā kā asinīs, tad iebrauks no bērnības kaut kāds tur prikals, kas viņus vienkārši tā kā konstantu laufu turēs muguras. Viņiem tas burkāns tur var būt vai nebūt, viņiem tur vienalga. Man tā nav. Man nav nekāda beigta kompleksa vai kaut kas tā kā. Būtu jāpierāda. Jā, es domāju, ka jā, man kaut kāda motivatora ir tāda vienkārši tie brīvības koncepti, kur es vienkārši jūtos. Es zinu, ka es garīgi tieku velts uz to virzienu, bet tas nav tā kā pasaules gals, nav tā, ka es tur morgonātīs. Ir bijuši kaut fāzes, kur tā kā tu ritīgi ieej tajā fāzē, kur tu kaut kas tur ritīgi paķer, tu normāli kaislap, bet tad ir kaut kāds tāds iekšējais dzinējs, kas tur iekribelējās. Bet tā kopumā ikdienā tā nav. Tik līdz tāds pamatā vēlums ir apmierināts, man sev vajag piespiest motivu, man sev vajag izdomāt, kā sev pozīcijās, kuras tieku ārēji motivēts, ka man ir tā lauc, vai man ka nav. Jā. Es esmu dzirdējis, ka uztaisīt sīko ir labs motivātors. Jā, tas ir arī. Ja tev vairs nav tikai par sevi jārūpējas, tā kā, ja tu nepēdīs vai kaut ko tur ēdīs makarons kaut mēnesi, I'm fine. Jā. Bet tā kā sīkajiem, tev skolā jāpavaro visu tie. Tas ir labs motivātors. Es zinu, ka ir pētījumi, kur viņi tā kā pierādījuši, ka vīrieši ar dēliem, bērniem, vīrieši ar bērniem pelna procentu vairāk vidēji vienkārši. Un tur, es nezinu, var visu kāds spekulēt, ka ja viņam ir bērni, tad viņam kaut darba vietās kaut kāds privāļi dot. Es domāju, kopumā vienkārši, ka ir šīkais, tad vienkārši vairāk motivēts, lai bērni dot. Tas vairāk motivēts, lai darīt vairāk un jo tu jau gribi savam bērnam to vislabāko. Jā, tāds varētu. Ja mēs kaut kāds lielās, tad daudz bērnu ģimenes tagad. Es esmu skaties tik daudz vīļus, kur tā kā pieņemsim kaut kāds internetā kaut kāds ģimenes čauni tur 10 sīkie. Un viņš tā kā dzīvo rītīgi lielā mājā, un parasti tie, kuriem, vismaz internetā, protams, vai viņš ir baies un viss tās, un tur jau internetā tieks reāli nabadzīgi, tas zīdiem viņu noliks. Bet, tās fancy valstīs, tad tu daudz sīkie, viņi kaut kā vienmēr dabū to māju, kaut kā vienmēr dabū tā kā vietu viņam, kaut kā vienmēr viņus pabaro. Viņš tie vidi, kā es atceros, viņš lika tā rekumus, kā ik mēneši izmaksas kā 10 cilvēku tur ģimenei, jo ne. Nenormāli dārgi. Un tas čalis viens pats kaut kā vēl to visu vairāk. Wow, visu cieņu. Bet labi, ir jau arī kaut kāds nabadzīgs daudz bērnu ģimenes. Jā, tieši tā. Viņš sev vērši baies, es vienkārši redzēju to internetu, tāpēc, ka tas ir bagāts cilvēks, lai to internetu. Bet es arī kaut kur biju runājis, ko tu padās Latvijā. Arī viens, es teiktu, ļoti turīgs tā kā ģimene, un viņiem arī daudz bērnu ģimene. Cik man liekas, 6, 7 bērni. Jā, tas daudz. Jā, Latvijā. Un tas tēvs teica, tā kā, principā, ja tā kā 10,000 mēnesi ir pelni, tad jau Latvijā var tā kā izdzīvot normāli. Excuse me? Bet tas crazy, jā. Viss cieņa. Viņš kaut kāds ķirurgs bija, man liekas, tā ir tāda pelnoša. Jā, viss cieņa. Forši. Prieks. Iedomājies, cik stilīgi pēc tam, ka tie sīkie pieaugi, tev 10 sīkie, tad tas ir labi. Tas ir labi. Vienā brīdī vienkārši var sākt par sevi rūpēties, tur savā starpā kaut ko maklīties. Es arī dzirdēju kaut ko tas, ka ir daudz vieglāk, ka tev ir vairāk bērni, nekā ka tev ir viens, jo tie bērni paši sevi tā kā izklaidē viens otru, un tad tev daudz mazāk laika jāpavada, un viņi paši regulējās tā kā. Jā. Bet vēl viena lieta, ko mēs varam parunāt pie tās tēmas, par tiem motivatoriem. Man arī interesanti, pieņemsim, varētu parunāt, nezinu, man šim mūsu dzīvēs tur nav, es varu pakmatēt, varbūt tu cilvēki, bet būtu interesanti arī, tā kā cik ļoti tavu ģimenes, tā kā, tas cik ļoti tavi, pieņemsim, ka es domāju, ka man būs sīkie. Ja es tā kā izēju cauri šim uzņēmējdarbības ceļam, es tā kā domāju, ja man būtu sīkie, kā es labāk viņus tā kā audzinātu uz to virzienu, lai es arī viņam tā kā iestrādātu tās mācības vai tās īpašības, kas viņiem var potenciāli vislabāk noderēt kā dzīvē. Un ļoti bieži viņas ir īpašības, kas ir tieši saistītas ar uzņēmējdarbību, neatkarību, problēmu risināšanu, problēmu risināšanu. Es domāju, kā labāk audzināt viņus un kā labāk mācīt uz bērnu, lai viņš tā kā toši patstāvīgi redzētu visām problēmas, nevis tā, ka viņi visu palīdz. Jo jā, es zinu, ka visi vienmēr attīties un skatīties salīdzināt savu bērnību, un kā es zinu, ka manā bērnībā man būtu rītīgi noderējis, man būtu. Jo mammai patīk tā kā rītīgi palīdzēt no visu izdarīt. Kad mēs pieņemsim, man nekad nav sanāk uz krievu valodu, joprojām nesnāk vispār no valodu. Un mēs vienmēr pildījām krievu valodas mājasdarbus, un viņa kaut
kādu pusstundu vēl mēģināju, lai es pats izdomāju, tur bija vienkārši padevās un izdarīju man veidot, ka viņa tā kā palika. Tas bija tā kā čābīgi, jo man bija tā bija liela lieta, ko man bija pašam tā kā jāatmācās. Ļoti ilgu laiku man prasīja, līdz atmācījos to, lai es tā kā, lai būtu uzņēmīgs, uzņēmēja definīciju, un kad tu ej un tu pats meklē problēmas, un viņus tā kā es pietiekami drošības liekas risināt, un savā ziņā arī tāds mācīšanas stils tev kā bērnam iekačā to, ka tu īsti nevari nenovērt līdz galam. Jā, tu nenovērt lietas līdz galam, un tas ir ļoti sodīgi uzņēmējdarbība, tas ir ļoti tāds liels mīnus, ko man aktīvi jācīnās. Ko man aktīvi kā jāmēģina sev atmācīt, tad uzreiz ir online, tā kā, kad es būšu sīkais, tad man jādomā citādāk. Ka man būs sīkais, tad man jāmēģina jāaudzināt to pretēji. Jā, es nevaru būt tev savā dzīvē, ko novērot, ka tev var būt kaut kā audzināšana, tavā upbringingā, ja? Tur varbūt ir bijis kaut kāds novērojums, kas tev motivēja kļūt par tādu uzņēmīgu cilvēku. Man liekas, man tas, ka man bija diezgan liela brīvība, es varēju visu ko darīt, un tāpēc es arī tā kā eksperimentēju, nebaidos riskēt, un tādā ziņā, kas man varbūt tās pietrūka, es teiktu, ka disciplīna, jo man bija tiešām tāds, dar kā gribu, un tā kā nefilmēju, man neviens nepārbaudīja, tā kā nebija tāda disciplīna. Bet es nevaru sūtāt par savu bērnību. Es zinu, man jau arī bērnība bija, es dažni draudzes un bērnība bija arī čau. Es tagad visu sādās studijās, tā jau vispār kopumā bija reāli labi, tā kā čau viss. Amazing. Bija māja, bija ēdienas, bija drēbes, bija viss forši, ļoti mīloši ģimeni un viss tas. Bet tikai visiem jau, un tas ir, mēs tieši runājam arī, man vienam čomam būs arī bērniņš, kas ir ļoti crazy. Mēs tieši runājam, tu nevari īsti uzvarēt kā vecāks, tev vienmēr būs kaut mīnus. Tas pats, kad es arī pieņemsim saku, kad es gribētu mācīt savus sīkos būt pastāvīgiem. Viņi atcerēsies uz to, ko es darīju, lai viņi būtu pastāvīgi, un viņam atcerēs, un tas sens nav mocīgi. Man šitā ir, manam partnerim, ka viņam bija tā kā riktīgi disciplinēties bērniem, viņam jau spēlēja ērģeles, glaznoja, gāja rotaslūšanu, un viņam bija tā, ja tu kaut ko uzsāc, tad tas jāturpina, tu nevarēji kvitot tā kā. Viņš, vienkārši, viņam nebija tāda bērnība, viņš vienkārši visu laiku pavadīja kaut ko darot. Tas ir tāds interesants tā dualitāte pilnīgi visam, ko dari. Jo tu kā vecāks viņš nevar uzvarēt, tāpēc pilnīgi visu, ko tu mēģināsi savam bērnam iemācīt, kas ir pozitīvs, tur būs uzreiz arī negatīvs, tas blakus produkts. Tāpat kā tavam kolēģim, kur viņam tā bērnība iemācīja reāli būt disciplinētam un reāli izdarīt lietas līdz galam, bet tajā pašā laikā viņš atcerēsies un viņam tā kā, viņš to atcerēsies un negaņo labi. Viņam būs viņam kaut kādas citas personas īpašības, kas tā kā ir pretēji tam, kas tā kā liedz viņam tad darīt kaut kādas lietas vai kaut kas ir mīnus. Tā kā visam plus un mīnus. Visas īpašības, kas tev ir labas, kas tev no bērnības palikušas, kas tev palīdz, kas tev motivē, uzstāties priekšu, kas tev strādā kā tie dzinuli, viņi tas pats ir tas mīnus. Tu paši novērosi tev visiem bagātiem cilvēkiem, visi viņam tos stratēģijas, tas, kas viņam dara, viņam būtu veiksmīgiem. Tādā ziņā, man liekas, mums ir ritīgi veiksmīga tā sadarbība ar manu partneri, jo mēs esam tā kā uz vieniem pašiem mērķiem vērsti, bet mēs esam tā kā pretēji, tā kā dažādi, tā kā, un tas komplementē to. Tas labi, Tā arī cerēs, bet ko vairākiem kopā sadarboties ir vieglāk nekā vienam varbūt izsisties, tā kā. Tā kā mēs arī pirms pāris tajām bijām runājuši, kad tev ir tā organizācija, kur viens otrs tā kā komplementē darbu, vienkārši izdarties reiz vairāk kā viens cilvēks. Jūs varat viens otru vājās puses vienkārši pacelt augšu un likvidēt, neutralizēt. Es tagad atceros arī vienu kaut kādu interviju vai ko, tieši par bērniem tad bija. Un tad Vilnārs un Šefs saka, ka es no nulles, es tik daudz ko uzbūvēju, tik daudz ko dabūju. Es savam bērnam tagad paņemšu kredītus, lai viņam būtu jāsāk nevis no nulles, bet no mīnus ir, lai viņš sasniegtu vēl vairāk. Ir grūtāk, kad ir vairāk sasniegt. Tas arī ir rēcīgs koncepts. Īstenībā, man liekas, ļoti daudz ir tāda self-made miljonāri. Jā, manuprāt, ja es neekspēdos to statistiku, manuprāt, lielākā daļa no miljonāriem ir self-made. Jā. Un es varbūt kļūdos. Man liekas, ir tas teiciens, tipa hard times make strong men make easy times make weak men. Un ir, jā, vai kaut kā tā. Tāpēc arī man liekas ir tas, ka tu dabū mantojumā, tu neesi tas weak men un tu palaidi vējā visus tos, kur jau ir tavs sens, izveidojas priekš tevis un tā nenododas.
tālāk, tāpēc ir tik daudz self-made. Tieši tāpēc man interesē, vai ir tas, tieši kā tu teici, ja mēs atskatāmies uz mūsu situācijām, ja tev ir bērnība, kur tu reāli vari izdarīt pilnīgi visu, ka tev ir resursi un pīcis, lai tev vienkārši jau tev tētis pilnīgi visu nopirkt, tev uzreiz tas motivators, kas tev šobrīd ir galvenais, vienkārši nav. Tāpat arī manā situācijā, ja pēkšņi man ir bērnība, kur ja kopos pavaicājas dabūju, tad bum, tas motivators, kad es gribu nevajadzētu vienam atļauju vairs nav. Un jā, tu savā ziņā to, ka tev tas ir, tu automātiski likvidē visus tos potenciālus motivatorus, kas tam sīkiem potenciāli būtu tas iekšējais dzinējs, kas viņu varētu vēst uz veiksmīgu lietām. Tas ir interesanti, ko tu kā vecāks var reāli darīt un mācīt, lai tas sīkais tomēr palikt kompetents. Tur arī pieņemsim skaties kaut kādas drāmas un kaut stāsts un storijas par to, kā tas ritīgi veiksmīgās korporācijas, kā viņam arī tur kā viņi manto uzņēmumus viens no otru. Un kā tur cik, es neatceros, kāds bija matemātika, tur bija kaut kāds 5 paudzes vai 4 paudzes, kad vidēji visas bagātības tur iziet ārā 4 paudzes. Es neatceros tieši tā matemātika atkal, nezinu stāsts. Bet jā, ir tas koncepts, kā tu uztur to ģimenes, nezinu, to vērtību schēmu tādu, lai tos nākamās paudzes arī patur tās labākās īpašības. Vēl ko es varu pateikt, dokumentēt ir par to, ko es dzirdēju vienā podkastā, Kris Williamsons, Modern Wisdom, tas podcasts, viņš tur runā, nezinu, bieži šo konceptu viņš pieminējis. Viņš aprakstā tos dzinējus, tos motivatorus, tajās 3 lielajās tādās kaudzēs. Pirmais ir motivācija, disciplīna, ir otrais, un trešais tā kā kaisle. Par to es arī varu panāt, viņu to arī var panāt. Motivācija ir tas tā lētā un tā kā lētā degviela, kas plāna. Nevar viņu prognozēt, viņi būs, nebūs, ir, nav. Pamodīsies izskās pareizo kāju no golds. Jā, viņi atnāk bez tavas zināšanas, vienkārši atnāk un viņi tikpat ātri aiziet. Disciplīna ir tas, ko tu vari kontrolēt. Viņi ir tikai tā ritīgi grūtā, pat ritīgi uzticamā degviela, ja tu viņu māki izmantot, tas tas, kas tev reāli ļauj iziet cauri visiem tam sūdīgajām lietām. Jo tas ir tad, kad tu dari kaut ko, pat ja tu negribi darīt. Tu piespied sev darīt. Viņš nav tik labs, daudz grūtāk iet te darbi, tu sev piespied darīt, tu dabū rezultātus. Un trešais, ko viņš aprakstīja, kas man rītīgi patīk, tas koncepts, tāpēc, ka viņš izcēlās vienkārši atgādina man visādas fāzes savā dzīvē, ir tā kā kaisle. Tagad tev kaut kas rītīgi interesē, ka tev kaut kas rītīgi tik ļoti sasaistās ar tavām šodienas, vienkārši nevar to nedarīt. Nevar to nedomāt. Tas ir tas prikols, ka tu ej gulēt un tu visu, ko domā, ir šī lieta. Vai ko tu gribi darīt. Tas var būt vai tas pats biznes, vai man pieņemsim vēsturiski ar sportu ļoti bieži tā bijis, kad sāk iet uz zāli, kad es rītīgi paķēros. Es vienkārši nevarēju neiet. Es nevarēju neiet katru dienu, tas man tā kā bija nenormāli labi. Tāpat arī, kad es jiu-jitsu sāku iet, arī tas pats, kad es rītīgi paķēros, es vienkārši nevarēju neiet. Gribēju katru dienu iet. Es visu, ko domāju, to visu es jau biju laikā, viņš skatījos vidīgs, un es vienkārši absorbēju visu informāciju, ko varēju. Un jā, kā viņš to saka, kad ir tās 3 motivatori, un kā viņš saka, motivācija tā kā ritīgi cheap, kas vienkārši atnāk to maksimāli izmantot, tāpēc, ka viņi tikpat atreizies prom. Un disciplīna ir tas ritīgi dārgais, jā, kur tev vajag uzkačāt, lai tu reāli kaut ko izdarītu. Bet tas kaisle, ko viņš aprakstīja, ka tas ir kaut kas, kas, ja tev uzrodās, tev vienmēr vajag ļoti sautīgi maksimalizēt savu izēju, jo tas arī nebūs tā kā neierobežots. Kad aizies prom. Un kamēr viņš ir, tad nekad nebūs savu mūžā neko vieglāk darīt nekā, kamēr tev ir tā kaisle par to. Es vienkārši nevaru nedarīt. Es arī skatījos kaut ko, tieši par to, ka ir maksimāli, pirms ir kaut kādi labie laiki, vienkārši viss tev iet no rokas, tagad viss sanāk, nauda nāk, to vajag maksimāli kapitalizēt, jo kaut kad vēlāk būs atkal kaut grūtais posms, un kamēr tev ir, tev vienkārši keep digging. Jā, tā inerci, nevar pazaudēt to inerci. Un tur interesanti bija tas, kad viņš aprakstīja to kaisli, kā viņš runāja, ka tagad tev ir tā kaisle, tad tev basically unlimited motivācija, vai ne? Tu jebkurā brīdī vari, tev vajadzētu maksimāli braukt tur iekšā, lai tu izmanto to periodu, kamēr ir tā kaisle, kamēr tev tā lieta interesē, lai tu tiktu pēc iespējas tālāk, pēc iespējas vairāk to inerci uzkačātu, lai tagad viņi tev pazūd, tavās sinapsēs jau būtu iestrādāts tie pamati, un tu vienkārši turpinās pēc inerces gulēt. Ar sportu to var pateikt, ka man tā ir bijis, ka tu vienkārši, kad pieņemsi jiu-jitsu, ka tev ir nenormāla kaisla sākumā, ka tu
gadu vai 2 vai 3 tur itī grindu un mauc. Tad ar kaislu noiet, tas tev turpin iet, tāpēc, ka tas jau tev tā kā ieradums. Tas jau ir uzkačājis tev kā pamats. Tāpat arī man bija ar džimu. Nenormāli kā es zinās habits, bet vienā brīdī, ka tev ir uzkačājis, tad vienkārši tas paradums, hei, tu sporto visu laiku, kurš tev zināt. Tas pats sākums ir grūtākais, ka tu paķer to kaislu, tad tur vajag tev iet iekšā. Darīt visu, ko grib. Un pēc tam, ka tā kaisla beigsies, jo tu vairāk būs izdarījis, jo tev labāk paliks tā bāze. Un tad disciplīna būs daudz vienkāršāk. Tad disciplīna vairs nebūs disciplīna, tas vienkārši paradums. Tas ir rītīgi spēcīgs koncepts, manuprāt. Bet es domāju, man laikam tā disciplīna klibo, un man priekš tā disciplīnas vajag to lavu, kas tā kā atgādina, ka ir jādara. Bet ja man būtu tikai burkāns, es nevarētu tā kā. Ja, piemēram, tikai es kaut kas man būtu jādara, tā kā gādu pieņemsim no vietas, un es neredzētu vispār nekādu tā kā atdevi, vai tā kā man nebūtu nekāds risks, ka man kaut kas tur nebūs, un būtu ļoti grūti sapies pēc domāju. Tā nians par šito ir, ka to kaisli tu nevari fabricēt. Jā, tas vienkārši notiek. Nē, es par disciplīnu tieši teicu. Jā. Ko es varu veikt šitā, kad disciplīna arī, tas ir pēc būtības disciplīnai, nevajadzētu būt vienkārši. Tas ir tas pats princips, ka disciplīna ir sūdīga. Viņa ir tā kā tas grūtais avots. Motivācija ir easy, grūtais avots. Un tā kaisla ir tas, kas ir tas easy avots, kas vienkārši paķerās. Un jā, es tev nepareizi izteicos, bet tas, kas bija iztēlē, ka baigi sūdīgi ir, ka tu kaisli nevar tā kā fabricēt. Tas kas es gribēju pateikt. Man liekas, man kaisli parādās, ka vienmēr kaut kas jauns, kaut kas exciting, tā kā, man liekas, tā nav motivācija, tā kā tieši, kad kaut ko jaunu, tā kā tur vēl kaut ko jaunu feature tikai implementējam vēl kaut ko, tad tāds, tagad rītīgi skatās. Jā, tieši tā, un tieši tas, ko es domāju kaislajā, un tagad tev ir tā kaisla, viņu maksimalizēt, jo viņi, tā kā tev būs unlimited motivācija, kur tu īsti nevarēsi, kad tu būtu ok, bet pēc tam viņi aizies, tad vairs nebūs. Un vienkārši, un vissāpīgākais par to, ka tu nevari to fabricēt. Tu vari tā kā iet apkārt un darīt kaut kādas jaunas lietas visu laiku, bet tur vajag tā kā vairākiem faktoriem kaut kā salikties kopā reizē, kur tev smadzenēm vajag to interpretēt kaut ko nenormāli interesantu. Un tev arī vajag būt pozīcijā, ka tu vari to pilnīgi pakļauties un nenormāli padāt, jo tad pēdējais tev uzņēmumā, tur ir kaut kādas obligācijas, un tur arī tāda sāpīga lieta, ka tev varbūt kaut kas, ko tu rītīgi paķeries, gribu arī kaislīgs. Ja tu pilnīgi investēsies uz to kaislīgo lietu, tad tevs uzņēmums bankrotēs un nomirst. Tad tas ir svarīgs balans. Un jā, es teicu, ka ļoti vērtīgi varbūt atpazīt, ka tev ir tā kaisla. Un mēģināt izbalansēt to, lai tu varētu maksimāli ieguldīties. Atpazīt, kad vēl viņi notiek. Mēģināt izdomāt, kā tās pārējās prioritātes palikt malā, lai tu varētu pilnīgi fokusēties uz to foršo lietu, kas tev šajā brīdī paķer. Tas būs tur, kur tev vislielākais radošums nāks, kur tev vislielākais idejas nāks. Tas lielākais potenciāls, ko tu vari izpēst, ko tu ar disciplīnu vienkārši nevar dabūt ārā. Tas radošums un disciplīna, tas vienkārši tā kā nāk ārā. Tas ir disciplīna, tas ir piespēju kārtā, principā, tu vienkārši dari, jo tas ir jādara. Tur tu dari, jo tu gribi darīt, tu reāli neies gulēt, jo tev gribās to darīt. Ne, vienkārši. Neies gulēt, tu nevarēsi aizmigt, tu turpinās to domāt, tu tev paliks tā kā 2-3 naktī tā kā nomodā, jo vienkārši tu domās. Nevarēsi apstādināt tas man tad. Jā, un atskatoties, te ir bijuši tā kā, kad tas noticis, ka tev ir tās kaislas, ka tev paķer tik forši, tik labi periodu. Tas tā kā, tu pat nevajag lauvu, tu tā kā sanāk tas burkāns tik jaudīgs, vai viņš kaut kā tev atmazgā tev smadzenes, ka tev pat nevajag lauvu vienkārši pliezi. Tas ir tā kā rītīgi forši periodi, kurus, diemžēl, nevar tā kā fabricēt, vienkārši uzrodās. Tad viņas jānodzīta, ka viņi ir. Tu ir kāda hacka, varbūt kā uzturēt disciplīnu? Es tieši domāju par to lauvu. Es domāju, nošķi apņēkot kredītu priekš uzņēmumu, lai investētu, lai tā kā ātrāk iet tas ceļš uz priekšu attīstīt, bet būtu arī tā lauva. Vairāk, jo tagad jau tā lauva nav tik, cik vienkārši iztikt izdzīvot. Jā, tas nav labi. Tieši tāpēc es izdomāju montu kā apkārt. Tas ir arī laba lieta. Es izdomāju uztaisīt to līpu un tā kā gan sev atalgot, gan iedos ar burkām tajā, kas pats šoši apkārt redzēšu pasauli un tā, bet tie pašā laikā, kas būšu tur back against the wall, kaut kādā random valstīm, līdz pilnīgi pīķi, tas arī es zinu, es pilnīgi tikai dažreiz, bet tas datums tuvojās, jo es tā kā jūtu, ka man tā kā pamostos, tas ir kaut kāds iekšējs tāds dzenums, kas vienkārši kā laicīgi nav bijis. Jo kā laicīgi, tu vienā brīdī nostimulizējies, un tev, tu pamats tik tu, lai pabrauc sevi, un tu tāds, kāpēc tas man ir vairāk, un tā kā ir tāds interesants tāds
Tā, kur apstājās tas motivators. Tev arī, man liekas, būs tā, ka tu aizbrauks, un tev būs jāpelna vairāk, lai tā kā to dzīves stilu tā kā uzturētu. Jā. Un pēc tam tu aizbrauks prom, un tu varēsi turpināt pelnīt tā kā ir, jo tā kā visticamāk tur, turpinās pelnīt tik daudz. Tas nebūs tas kritums pēc tam, kad atgriezīsies. Jā, jo tur ir sprigals, kad tu iekšķās tos paradumus, kur tu iekšķās to bāzi, un arī uzņēmumu gadījumā tur ir tā inerce, ka tu nāc apkārt, tad turpinās tas dzinums. Un jā, vienkārši tas, kad, es gribu atkal nospēlēt to kārtu, kad es būšu tā valstī, un tu tiešām tu variantu. Tas pats princips, kad tikko aizgāju no darba, arī, tā kā man bija tā viena lieta, bija nospraudis, ka šireiz ir tas uzņēmums, šireiz tas piedāvājums, vienkārši likt tāpu klients. Nav variantu, mēs jau pagrauc, davai, tur būs pats princips, būs svešā valstī. Man vēl līdz būs mīta, viņi būs aprūpējuši. Nav variantu. Tas man būs, es zinu, ka jā. Man jau tagad, es tā kā jūtu, ka fuck, davai, let's go. Es kā kaut ko dabūju atpakaļ. Jā, ir rītīgs excitements, ir tāds, viņi vēl dušiņi atmodies no tāda dušiņi miega. Jo vairāk lietas nopārdojās, jo es vairāk pārdodu no istabas mantas un tam līdzīgi. Un vairāk jūtot tā kā fuck, tā kā es iešu ārā šajās istabas, es vairs negriezīšos ļoti ilgu laiku. Vispār negriezīšos varbūt šajā istabā. Un tāds, fuck, viss, burn the bridges, prikals. Jo to ir ļoti grūti simulēt, tur jāskrabas, ko tur ir. Tur jādara, tā kā viss tā kā komito un tā kā, tu nevari tikai feikot to. Jā, tu nevari to tā kā, tev vajag actually izdarīt tos lielos gājienus, tos lielos risky plays, lielos kaut kādus lecienus. Paņem tur lielu kredītu, investēt kaut kādu lielu summu, tur ielikt sev kaut kādā svešā valstī, svešā pozīcijā, tur tiešām citādi nevar. Nevar kaut kā, kamēr tu esi tajā stabilajā pozīcijā savā darbā, vai arī kamēr tu esi stabilajā pozīcijā biznesā, tu nevar īsti tā kā kaut kā. Man liekas, tas arī tā kā par risku toleranci, jo es dzirdēju arī no biznesa tā kā viedokļa, ir citi cilvēki, kas ir tā kā absolūti pret kaut kādiem kredītiem un kaut kā tādu, un ir citi cilvēki, kas tā kā saka, obligāti tev vajag kredīti, jo tā ir sveša monīta, ko tur izmantot, plus tev vēl lauva nāk klāt, un tas ir, man liekas, tas viss ir par risku toleranci, tā kā cik ļoti var tā kā to, ka tev tā lauva aizmugurē ir elpo. Jā, es esmu dzirdējis, ka daudz runā, ka visveiksmīgākie tie uzņēmēji ir tie, kuri visskaidrāk redz risku. Tas bija, manuprāt, definīcija, ka visveiksmīgākie uzņēmēji tie, kas visskaidrāk redz risku, un kuri reāli var atrast tos gapus tajā, ko sabiedrība uzsver par riskantu, tas, kas reāli ir riskants. Kā piemērs, man šeit Aleks Maģis šo teica, tas piemērs būtu tāds, ka, ja tipiski tu esi uzņēmumā, ja tu esi darījumā, un kāds cilvēks vai tas otrs puses tajā darījumā uzskata, ka ļoti riskanti, ka tu nedabū, pieņemsim, es varu pateikt, ka cilvēkam šeit ļoti riskanti, ja es viņam piedāvāju cashback, tā kā garantiju, pieņemsim, es uztaisīju tev servisu, pēc nedēļas viņš nedarš 10,000, nepelno 10,000 eiro, es dabūju visu pīķi apakaļ. Un tam otrai pusē, ja viņi domā, visu pīķi apakaļ, tas ir tā kā liels risks, tad viņiem tas tā kā būs uzreiz, man piedāvājumi būs liela vērtība. Bet man tas īstenībā jau nekas nemaina. Ja paiet 2 nedēļas, es neko nenopelnu, es esmu turpat, kur es biju pirms 2 nedēļām, tas man tā lielas uzņēmums, neko īsti nemaina. Tā kā, ir sevišķi mums nav ko zaudēt. Jā, mums nav ko zaudēt, mums nav tik daudz tā riska, un tagad to identificē to gapu. To, ko cilvēki domā, ka ir riskanti, vai tas, kas viņiem ir riskanti, kas īstenībā ir riskanti, tas ir tas, ko tu nopelni. Jo kas būs sliktākais? Tu aizies bankrutēsi, un tev būs jāpastrādā kaut kāds 9 to 5 darbs, lai dabūtu kaut kādu naudu, ko apgrozīt. Tā ir cik cilvēku ikdiena. Jā, tieši tā. Tas ir mūsu sliktākais. Tas sliktākais variants ir cik cilvēku ikdiena. Un tas ir tāds fakts, kur perfekts novērojums, perfekts komentārs. Bet tas, ko citi cilvēki uzskata riskanti, kas būtu tur sākt uzņēmēju darbību, jau tur paši meklēt naudu, bla. Ja tu vari to risku uzņemties, tad tu pelnīsi vairāk. Vienkārši pēc definīcijas. Jā, tie bagātākie cilvēki vienkārši redz risku citādāk. Viņi tā kā ir spējīgi identificēt tās īsto risku visprecīzāk. Un tad viņi var vislielāko vērtību dot, un tad cilvēki maksā vairāk, jo viņi izmās vairāk risku. Bija arī, mēs kaut kad arī pašās no pirmām sērijām runājām to, ka jo vairāk risku uzņemies, jo vairāk pelni. Tur arī tas pats princips, piemēram, sevi pie uzņēmuma saka, hei, tu man maksā tikai tad, ja tu nopelni naudu no tā, ko es tu uztaisu, vai ne? Un atkal viņš var domāt, tas ir tā kā, viņš uzņemās visu risku, bet īstenībā varbūt arī tas neko man nemaina, jo, ja es nevaru uztaisīt servisu, kas tev neko nemaina, bet man servisu neko nenozīmē, tad mans pakalpojums vispār nav vērtīgs. Tad tāds ļoti interesants koncepts, un uz papīra tu pelnīsi 10 reizes vairāk, tāpēc, ka
kaut kāda procentuāla atalgojuma no tā, ka viņš, no cik viņš nopelna, nevis vienkārši to fiksēto summu. Un tagad bija arī incidents, bija vienā sapulcē, kur bija tā kā cits arhitekta uzņēmums, viņi tur runāja arī par finansējumu, kaut ko tādu un tā. Un viņi savā starpā tur apsprieda par kā tiek apmaksāti tie rēķini. Un tur bija tā, ka viņiem avansā 25% maksāt. Un viņiem tur bija tāda saruna par to, ka tas ir pārāk maz, bet cilvēki nav gatavi vairāk maksāt, jo nav gatavi tādu risku uzņemties. Un mums ir tā, ka mums avans ir 40%. Man liekas, mums no visiem klientiem, kas ir bijuši, mums ir bijis viens cilvēks, kas ir tikai par to jautājis, ka tas ir tikai par daudz, ka vajag tas sadalīt. So, tas viss kāds pozicionē tev. Viss kāds pozicionē, jā. Un tur arī pieņemsim bija arī viens koncepts, kur skatījos, ka vidi, kur palīdzēja pārvākšanas uzņēmumu. Jā. Arī tā kā veidot savu oferu. Jā. Jo viņiem bija tā kā uz stundas likmi, un tad, respektīvi, tas mērķis bija pārveidot oferu, lai viņš būtu tā kā uz fiksētu likmi. Jā. Kaut kas tāds bija, un papildus tam viņa tas mērķis bija kaut pozicionēt sevi ārpus tā tipiskā pārcelšanās biznesa modeļa, jā, jo viņš negribēja, lai viņš salīdzina citiem uzņēmumiem priekš cenas, viņš gribēja, lai tā kā izsisties kaut kā ārā. Un beigās tas, kā viņi to darīja, ka viņi vienkārši sales tajā procesā nolika kādas pozīcijas, kas lika tam cilvēkam aizdomāties par kaut kādu risku, ko viņš uzņemās pat nezinot, piemēram. Ja? So, tagad, respektīvi, viņš zvana tā kā ārā, ka jums ir pārvākšanas super, jums vajag tagad, ok, labi, jums tā kā nav problēma, ka jūs, ka jums kaut kāda manta saplīs, vai kaut kas tāds. Vai jums gan jau, ka nav neviena manta, kas ir vairāk kā 500 eiro, ne? Nē, ir daudz, jums vajag apdrošināšanu. Okay? Jums gan jau, ka nav svarīgi, ka tas, jums pārcelšanās speciālists, kas nāks, būs bijušais tur, cietumnieks vai kas tāds. Nē, es negribu, lai bijuši tad kur mēs jums dabūsim kvalitīvus tos augstākā līmeņa, tos movers, un uzreiz šādā viņš vienkārši teko to cenu, to vērtību uz augšu, tikai tāpēc, ka viņš tam cilvēkam izceļ tos potenciālos riskus, ko viņš vienkārši nebija aizdomājies. Un ja tu nezini to lielo bildi, ja tu nezini tos riskus, tad viņi jau tikai skaidrs salīdzina cenas. Bet tiklīdz tu tam cilvēks mazināja izcelt tos riskus, ko tu viņam atrasini, tu uzreiz vari likt to vērtību uz augšu. Man likās kā rītīgi vērtīgs tas koncepts. Bija vēl kaut kāds piemēri, kur viņš teica, bet jā, galvenais bija tas, ka jums vajag viņam svarīgi, lai kvalificētu pārvākšanas speciālistus. Viņš tā vienkārši izcēltās tas potenciāls riskus. Viņš tāds, jūs maksājat papildus. Jo es atrašinu tos riskus priekš jums. Bet viņa no tā darbinieka, ne par to tā pakalpojums sniedzēja, perspektīvi nekas nemagājās. Viss nekšā tā nebija tikai cietumnieki. Vai kaut kas tāds. Viņam tas bija ļoti vienkārši tas tur. Jā, atdrošināšu šā vai tā viņam būtu kā viss kaut jāvis tā tikko. Tā nav tāda maldināšana, melošana. Nē, bet man grūti teikt, ka tā ir melošana, ja tu jau vari viņam, labi, mēs varam teikt, ka, nē, bet viņam tas bija, kā jau nosījus tu vidi, tu nešas kā melošana, es to sūdīju paskaidroju. Bet kopumā jau tu vienkārši izcelt tam cilvēkam, ka tajā industrijā, ja tu skaties kaut statistiku, tā arī bija, ka kaut kā 20% tas bija ASV. 20% tajā industrijā, tas melnais darbs, kas ir pārvākšanas darbs, tie ir reāli cilvēks par, jā, viņi bija tā kā bijuši cietumnieki. Bet tas viņi padara par sūdīgākiem pārvācējiem, viņam, ka nē, viņi protams labi pārvāks, bet cilvēki to neizdomājās, un tu izcelt, hei, nekas pret tiem cietumniekiem, pret vienkārši biznes. Hei, vai tev svarīgi, vai tev pārvāks mans bijuši cietumnieks? Jā, tas ir svarīgi, jā, tad mums ir luksus package, kur ir tikai pārvākšanas speciālisti, kas strādājuši tikai 10 vai viņi veiksmīgi pārvākšanas, 100 pārvākšanas vai 1000 pārvākšanas, un vienkārši ieliec kaut kādus tos vērtību punktus, un tā kā novirš to risku prom, un tu dabū vairāk par to, bet atraši viņiem potenciāli risku. Jā, noteikti. Bet jā, es nezinu, par malnāšanu, tur jau aiziet tur biznesa ētika, tur visādi jau var aiziet nepareizi šo virzienu arī. Es ir skatījies kaut ko par cenu pozicionēšanu, tā kā, un tur bija tieši paņemt kā piemērs, bija kaut kāds vending mašīna, kur sviesmaizi tirgo. Un pieeja klāt, uzspied, un pirmais jautājums ir, tu gribi lētāko opciju, vai kur ir vairāk proteīna? Un tu izvēlēs, protams, kur proteīna ir, un uzreiz jau tu asumā, ka tas būs daudz dārgāk nekā tas lētais variants. Un tu jau esi sev iepārdojis, ok, man būs gaļa, bet viņš būs dārgāk. Un tāda ziņā, tā pozicionēšana arī tīri no tāda jautājuma, jo, ja tu vienkārši atvērsi, un tur būtu cena, tu gaļas vajadzīgi tik dārgi, what the fuck, kā tā var būt. Bet tu jau tā kā pozicionē savu to cenu.
Tieši šis, jā, līdzīgs koncepts. Jā, jo tur tieši tas princips, ka tu izcelt no cilvēkam kaut ko, viņš nebija aizdomājies. Kaut kādu potenciālu risku, šajā gadījumā būtu sūdīgs proteīna avots. Bet tu izcēl viņam potenciālu risku, viņš nebija aizdomājies. Un, kad tu izcēl tādu potenciālu risku, ko tu atrisini, tur vajadzēja vairāk pīt. Jo, ja tu nevajadzēji, ja tu neizcēl tos atsevišķos leņķus, tad tu vienkārši salīdzinās cenu. Tik vienkārši. Ja tu tā kā redzēsi tur 10 maizītes, viņš vienkārši salīdzinās cenas, nezinās neko par viņiem. Tad tu pieņemsi teiks, vai tu gribi maizīt, kurā ir zvejots no tīrām. Vai tur ir, kur... Es īstenībā tagad gribu pierakstīt un kādā sēles skālā pamēģināt, tā kā. Jā. Nu, tā kā, piemēram, uzdevot tā kā klients, tagad tu gribi tā kā pašlāku opciju, vai, teiksim, vai tu gribi, lai mēs par visu parūpējamies tur nodod eksploatācijām, viss tā kā. Mēs tāpatās, tā kā it kā darām, bet vienkārši tā. Bet, zin kā, jā, toču var izdomāt. Jāpadomā vienkārši. Pieņemsim, vai jums ir svarīgi, lai kaut kāds tur pants tiek ievērots, vai jums svarīgi, lai jums valdība nosaka kaut kādu risku, viņš nav izdomājis. Vai jums ir svarīgi, lai jūs pēc tam varētu tur audzēt bērnus? Es nevaru, es protams neesmu saprats. Vai jums ir svarīgi, lai jūs pēc tam varētu, tajā īpašumā turēt dzīvniekus? Jums tāds, jā, protams, man vajag tur īpašumā. Jā, jums vajadzēs tur papildus tur servisu. Vienkārši izcēl lietas, par ko viņš nav aizdomājies. Lai viņš neslīdzina cenas, lai viņš salīdzina to, ko viņam atrisina. Tas rītīgi interesanti. Man arī īstenībā par to vajadzētu gribēt pastrādāt. Padomāt, pieņemsim, vai jums svarīgi, lai jūs dati tiek turēt drošībā? Man liekas, tas likumi. Tas ir likumi, jā. Vai jums ir svarīgi, vai jums svarīgi, lai šitais projekts mums strādā vairāk gadu? Labi, mēs neizmantosim nekurš tāds API atslēgas, mēs izmantosim tikai visu programmēsim in-house, tikai pieņemsim. Šajās koncepts varētu gan ieviest. Man piemēram, ir tas, ka, tikai nodod eksploatācijā, un tad ir vēl tur iesniegumi ierakst, un viss kaut kas tāds jādara. Dod, ka klients pats var darīt, bet varam arī mēs to darīt, bet tagad jau var uzreiz to tikai iekļaut un piedāvāt. Jā, pagaidi, tu var nofrāzēt. Labi, tad klienta balināšana, biznesa etika, es nezinu. Bet kā to pasaki? Es to pasaku, vai tu to var darīt, vai es to varu darīt? Vai arī es to varu darīt? Vai tu gribi, lai šī eksploatācija, kas ir Latvijas Republikā pieņemts obligāts lieta tiek nodrošināta profesionāli, vai jūs to būtu darīt pats? Tu izcēl to, cik tas ir svarīgi, un kad ir starpība, vai to izdara profesionāli un kārtīgi, vai to izdara tu, tad reiz ir papildu servis. Ja tu to neseki, tad tas būs vienkārši tāds ēnu. Jā, garantija, ka mēs nodosim eksploatācijā. Jā, garantija, ka tur, bet vēlēs, lai nodrošina garantija, ka tas tiek veiksmīgi nodots eksploatācijā vai kas tāds. Garantija projektam, jā. Ir jau garantijas ar kaut mājā, mašīnā, telefonā vai kaut kādā projektam. Vēl pieņemsim, tas liekas, varbūt tīzli, tad tu pieņemsim kaut kādu apdrošināšanu, tur ieviest kā, vai jūs vēlaties tur. Labi, es tagad vienkārši pieņemsim, tas nav par tevu biznesu vispār, bet tā kā tipiskās tajās kaut kādās industrijās, gan jau, ka viņš to izdomā, ka vienkārši pasaka, kā, pieņemsim, nezinu, jums ir svarīgi, ja pieņemsim, jūs projekts tur pēc 10 gadiem apstājās vai kaut kāds noteikti tur ārējais faktors, lai jums tā kā tiek kaut kāda nauda atgriezt, vai ne? Jums ir, tu nekrīt apdrošināšanu, piemēram, tādu loģisku, vai ne? Pieņemsim par šlimašīnas, es pārdodu limašīnas biļetes, vai jums ir svarīgi, ja pieņemsim, jūs notiek kaut kādas ģimenes ārkārtas situācijas, jūs nevarat tikt uz lidos, lai jūs varētu pārdot vienu dienu vēlāk. Loģiski, tad jums ir flex biļete, kaut kas tāds. Vai ne? Tad tu ļoti daudz, kur izdomāt, ka šādu radošanu. Un tu vari tikt tā kā apskalot. Uzlikt to vērtību. Un jā, tas galvenais koncepts, kurš visu tādu, bez aizgājām pilnīgi pat ķeks, ne? Tad jā, tas galvenais vērtīgais industrijā, tad vairāk risku uzņemēs tad vairāk var palīdz. Bet jā, tad galvenais, ko mēs šeit runājām, izņemot to, ko mēs tikko novirzījāmies par to motivātoru, vai ne? Un cik viņi ir jocīgi, iekšēji ārēji, disciplīna, motivācija. Bet jā, bet tad laikam nepietiek tikai ar vienu, vajag gan to lauku, gan to burkānu, lai tev gan ir un ir svarīgi izmantot tās, kad ir tie motivācijas uzplaiksnījumi, kad ir tā kaisa, vienkārši. Izmanto lēto degvielu. Jā. Jo vēlāk tev nebūt tas. Jā, tu viņi nevar, kā manifestēt, viņi nav paredzami, tad, kad viņi būs, un tad viņi ir, tad viņi vajag kapitalizēt. Es domāju, tas svarīgais teikvējs, Tas, ka tev vajag tos abus, ka viņi strādās labāk, tas, ka tev nāk tā motivācijas kaislas tā uzplaiksnījums, tad tev vajag. Man liekas, tas, core vienalga jābūt tai disciplīnai, Jā. Un tev
tā motivācija būs, nebūs, tā kā, bet tad vispār viņai jābūt, tā kā, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev viņai jābūt, Ja vienmēr būs jādara lietas, ko negrib darīt. Tāpēc kaut kādā no klientiem tā kā zvanīt, man vēl atrēm nepatīk tā kā kalvi, bet jau cik daudz es runājis, tā kā, vienkārši dari to, tā kā, jā. Klientu zvanīt, tā kā ne augstu zvanīt. Nē, pat vienkārši, tā kā, sazvanītos. Man vēl atrēm, tā kā, tad nav favorite lieta, ko darīt, tā kā, vienkārši dari. Jā, viena lieta, ko es disciplinēju, ka es vienkārši darīt lietas uzreiz, kas ir grūti dažreiz. Arī to pašu e-pastu klientam, vai to pašu zvanu klientam, vienkārši dažreiz. Tas ir tāds, tas ir tāds, ko es mēģinu kā piekopt. Ja es zinu, ka man vajadzēs viņu pazinīt, tad izdarīšu tagad. Un gribās, tā kā, es sākumā ievākšu vairāk informāciju, es padomāšu kaut ko, pat nevienkārši pazvanīt. Jā. Labāk pazinīt uzreiz ar nelīdz galam pārdomātu skriptu un informāciju nekā žāvēt, tad nedēļ. Ātrums uzvar laikam. Man šķiet, ka novirzienus. Jā, rītīgi.